Bet arī viņa atbriņo. Un Juris Lapatko dod uz Emilu Nikītinu. Emils Nikītins iet zonā, izpild pirmo metienu. Un ripu piespiež Dmitrijs Aņisovs. Aleksandrovs iet uzbrukuma zonā, pats iet līdz galam, meklē piespēlīti, aizsargs šeļ pa vārtiem. Metiens tika bloķēts, ripa mainīja virzienu. Un joprojām bija ripas vairoks. Būs piespēle uz vārtu priekšu Burzmā. Un joprojām bija ripas vairoks. Metiens. Un vārti! Jā! Sanāk numurs 63 bija metiens pa vārtiem. Sanāca rebounds un numurs 70 zonas. Un jau Kristaps Dēnis pa kreiso malu ir ar ripu. Metīs bloķēts. Un tur Emils Nikītins visu vārti! Skaists vārtu guvums pāri plecam. Viss sanāca vārtsargam un Emils Nikītins izlīdzina spēles rezultātu. Un ko? Tas jau jautrāk. Rezultāts kļūst 1-1. Jā, nospēlēts ir nepilni 4 minūtes, kad jau ir katra komanda guvusi viens vārds. Zonas. Un pie tās ir Kristaps Dēnis jau savā aizsardzības zonā. Kristaps Dēnis tādu riskantu piespēli dod, bet tā nonāk līdz Ivo Reinikam. Ivo Reiniks metīs pa vārtiem. Un labi, Dmitrijs Aņisovs. Kur ripa? Ripa atstāja zonu, bet Andrus cīnās. Un pie ripas mainiekiem numuru 88 metīs, met pats un vārti! Un mainiekiem vārtus gūs numuru 88 Vladislavs Aleksandrovs. Būs Kristaps Dēnis pirmais. Dod tos Patriks Švinka. Patriks Švinka to do pa bortu, bet tur ir pirmais mainis. Un pie ripas vairoks piespēle gar bortu uz cīņa. Numurs 7 bija ripas. Un laba piespēle uz aizsargu. Aizsargs nemetīs piespēle, joprojām ar ripu numuru 88 cīņa pie borta. Abruņots. Un pie ripas joprojām mainieki. Numuru 17 noturēja labi. Kristaps Dēnis, Juris Lapatko deva un joprojām ar ripu mainieki. Oļegs laba piespēle uz numuru 7 ar ripu 88 cīņa. Piespēle uz vidu. Numur 24 metiens vārti! Un rezultāts kļūst 3-1 mājinieku labā. Un vārtus guva neviens cits kā numur 24 Jurijs Kuli. Numur 24 ar ripu meklē piespēlī. Un te ir Ivo Reiniks ar Emilu Nikītinu. Var iziet 2-1 aizsargu. Dod Emilam, Emils vārti! Vārti! Ivo Reiniks, iedod teicam piespēli Emilam Nikītinam. Un šoreiz Emils neaizmirst iemest. Gūst vārtus, savus otro šajā spēlē. Un gūst vārds mazāk vārds. Tā kā iemetiens viduszonā Ivo Reinis Patriotiem. Un Patriks Švinka ir pie ripas. Patriks Švinka dod uz Juris Lapatko, un Juris Lapatko var iziet ar Ivo Reiniku divatā, pat trietā. Tur Emilam Nikītinam bija iespēja. Un iemetienā uzvar vairoks un zaudē ripu. Emils Nikītins pie ripas. Emils Nikītins, Juris Lapatko. Kur ir? Es nezinu, kur. Patriks Švinka ieslidojās. Patriks Švinka ieiet. Emils Nikītins notur ripu. Emils Nikītins uz Ivo Reiniku. Ivo Reiniks uz priekšu. Un tur. Un garām vārtiem pāri. Un kā tā nav? Ui! Čupiņ krājās, šitā bērnībā saucām. Patrioti joprojām spēlē 6 vīru sastāvā. Tātad 6-4.
Un Arturs Mencens ir pie ripas, viņš viņu arī dabūna zonā, pa labo malu ieiet iekšā. Dodz vārtu priekšu, nu tā, tur atkal čupiņa. Jānis Rāzna, vārtu virzienā, vārti! Oskars Paulovs pielabo un rezultāts kļūst 3-3. Jānis Rāzna raidīja vārtu virzienā, Oskars Paulovs nolika uz ledus un ir vārti. Un līdz ar to rezultāts kļūst 3-3, vajadzētu ātri spēlēt 3-3, jo principā ir pēdējā minūte ledus laikam. Labākie spēlētāji mēs skatāmies patriotiem Emils Nikītins. Un mainiekiem numur 88 Vladislavs Aleksandrovs. Ko šodien spēle tīri labi sagāja. Varēja, protams, vēl labāk, bet nākošo reizi pieliksim, centīsimies vismaz pielikt. Un paldies Džekiem par pašaizliedzību un par piespēlēm. Tā kā turās.